lai padara Rīgā tik labā laikā? Es nezinu. It kā gribas ēst, mēs varam aiziet paēst, piemēram, piknikā. Un kur tu te iesi piknikā? Kur ir parks, varam paņemt sedziņu grozu, iet uz parku. Aizaudzis. Kur mājai pagalms gan ar galdu, gan ar soliņu. Un kur tu pagalmā citiem iesi? Ko lai izdomā? Es zinu vienu meiteni, kas dzīvo Rīgā, un viņiem vismaz varētu būt lietas kursā par labām vietām piknikiem. Mūsu šīs dienas īpašā eksperte ir Evelīna Pārkere, kura noteikti zina labākās vietas Rīgā piknikam, tādēļ izvēlēsimies top 5. Evelīna ir pazīstama kā viena no pirmajām latviešu youtuberēm, jeb video veidotājām jauniešiem. Pat labāk Evelīna ir viena no populārākajām jaunietēm Latvijā, kuras Instagram profilā jau ir 64,000 sekotāji. Paralēli mācībām 10. klasē Evelīna turpina priecēt ar atraktīviem video vietnē YouTube. Laiks iepirkties! Tātad pirmā vieta, uz kurien mēs esam nonākuši, ir Ķīšas ar pludmali. Manuprāt, galvenās ēdienas sastāvdaļas, kas noteikti ir jāpaņem uz pikniku, ir noteikti augļi, kā ir cepumi, kaut kādas standziņas. Un, manuprāt, no tādām dzeramajām ēdienas sastāvdaļām noteikti tā būtu apelsīnu sula, jo, nezinu, man ciemā asociējas ar pikniku. Kā vasara vēl nav klāta un ziedi apkārt vēl nav saziedējuši, mēs paņēmām šādu te ziediņu noskaņai. Tātad mans vērtējums par šo vietu kā par piknika vietu ir sekojošs. Plus noteikti ir tas, ka šeit ir ļoti skaists skats, jo mēs atrodamies tieši pie ezera, kā arī šeit ir ļoti klusi, tāpēc jūs varēsiet ļoti mierīgi pavadīt laiku ar draugiem. Mīnusi varētu būt tas, ka šeit ir ļoti vējains, jo mēs atrodamies pie ūdens, tāpēc saķerbieties ļoti silti. Nedaudz nosalušas būtu maigi teikts, bet jāatzīst, ka piknikot plus 10 grādos nebija mūsu spožākā ideja. Laiks doties uz vietu numur 2. Tad mūsu otrā piknika vieta ir Brīvības iela. Šobrīd mēs atrodamies pie Dailes teātra un esam gatavi ieturēt kārtīgu maltīti. Neskatoties uz to, ka mēs nākam no tik klusas vietas kā Ķīšas ar pludmales, tik skaļi kā Brīvības iela, es nevaru paskaidrot, kāpēc, bet es jūtos šeit daudz omulīgāk. Šeit ir aizvērš, tāpēc te ir ļoti silti, un jā, tas ir netradicionāli, ka mēs atrodamies ielas vidū, un te ir cilvēki, kas šeit skatās uz tevi, bet tā ir ļoti laba piknika vieta. Nezinu, vai kāds iepriekš ir piknikojis uz Brīvības ielas, bet laiks doties uz vietu numur 3. Trešā vieta, kur mēs esam nonākuši, ir jumts. Man šķiet, tā ir patiešām ļoti laba vieta, kur var uzņemt ļoti skaistas bildes un pavadīt laiku uz tik augsta līmeņa. Šī līdz šim noteikti ir tā vieta, kur man patīk visvairāk, jo te ir ļoti klusi un var baudīt patiešām ļoti skaistu skatu no tik augstas vietas. Mīnusi, es pat īsti nevarētu pateikt, kāda te ir mīnusi. Es jums vienīgais ieteiktu atrast vietu, kur jūs varat patiešām uzkāpt uz jumta, kur ir droši, kur jūs nenokritīsiet un kur nav apsargi. Lai gan uz ēkas jumta uzturēšanās nebija īsti atļauta, mums izvērtās visai īss, bet jautrs pikniks šajā vietā. Atgādinām, ka labāk izvēlēties vietu, kur atrasties, ir atļauts. Ceturtā vieta, kur mēs esam ieradušies, ir Basteikalns, kur jūs varēsiet gan baudīt dabas skatus, gan arī tajā pašā laikā atrasties sabiedrībā. Basteikalnā pavadījām visilgāko laiku. Garām gājēju nepārprotamā uzmanība pilsētas centrā patika vairāk, kā no sākuma varēja šķist. Bet kas diez ir 5., jeb pēdējā piknika vieta? Kā jums šķiet? Un ko saka jūsu intuīcija?
Tad nu 5. un pēdējā vieta, kur mēs ieturēsim pikniku, ir Baltā kāpa Priedainē pie Lielupes. No visām vietām, kur mēs esam bijuši, šī noteikti varētu būt tā, kur man patīk visvairāk, jo šeit ir ļoti klusi, un man šķiet arī tas piedzīvojums, kā mēs šeit nokļūt, varētu būt interesants, jo jūs ar draugiem varat braukt, piemēram, ar riteņiem vai ar skiterslidām uz šeieni. Tā arī esat baudīt ļoti skaistu skatu, uzkāpt augšā, uztaisīt foršas bildes, un šeit ir ļoti klusi un arī ļoti maz cilvēku, tāpēc, ja jūs gribat baudīt tādu ļoti klusu un netraucātu pikniku, tad šis būtu labākais variants. 5 maltītes ir visai daudz vienai dienai, palikuši vien cepumi un banāni, bet skats uz Lielupi to kompensē. Silta sega, sildoties pie kamīna, noteikti ir lielākā šī brīža vēlme, taču piknika sezona atklāta uz visiem 100. Laiks dzirdēt Evelīnas vērtējumu un top 5. Tātad šodien mēs pavadījām visu dienu meklējot perfektu piknika vietu, un man šķiet, mēs patiešām atradām pāris tādas vietas. Jūs gan jau gaidat manu vērtējumu no 1 līdz 5, kura vieta man patika visvairāk un kura vismazāk. Sākšu ar to, kas man patika vismazāk, un tā bija Brīvības iela. Jā, tā ir parasta Rīgas iela un apkārt brauc mašīnas un cilvēki uz tevi skatās, tāpēc tā ir laba vieta ieturēt maldīt, piemēram, ja tev netālu ir skola vai arī kāds pulciņš, tad starp brīdī vienkārši iznāc ārā un paēd. 4. vietā man ir Ķīšezers. Jā, tur bija ļoti skaisti un skaists skats un ļoti klusi, taču vienīgais, kas man tur nepatika, ir tas, ka tur bija ļoti augsti. 3. vietā man ir Basteikalns. Man tur patiešām ļoti patika un mēs tur palikām visilgāk, jo tur bija ļoti silts un tur bija skaisti, tur bija pils un baloši, ko mēs visu laiku varējām barot un apkārt bija ļoti skaista daba. 2. vietā man ir Baltā kāpa. Šeit ir patiešām ļoti skaisti un ļoti klusi. Vienīgais mīnus varētu būt tas, ka līdz šejienei vēl ir jānokļūst. Ja jums nav mašīna, tad jūs varētu paņemt riteņus un pāris draugus un droši doties uz šejieni. Pirmajā ilgi gaidītajā vietā es ieliku jumtu, jo jumts ir ļoti skaista augsta vieta, kur varat uzņemt ļoti foršas bildes, kā arī tas ir ļoti ekstremāli, it īpaši mūsu gadījumā. Mēs atradāmies uz slēgtas autostāvvietas, kur jebkurā brīdī varēja atnākt apsargs un mūs izdzīt. Bet mēs turpinājām ieturēt labu maltīti un iesaku to izdarīt arī jums. Tikai jums jāatrod labs jumts, uz kuru atrasties. Šis bija mans vērtējums, taču katram no jums ir sava ideālā piknika vieta, kas atbilst jūsu lokācijai vai gaumei. Tāpēc rakstiet mums uz raidījumu Kivī redakciju jūsu ideālo piknika vietu un pavisam drīz varbūt mēs pat tur dosimies.